Tātad pirmais punkts. LPV apvieno Latvijas patriotus, kuri atbalsta ģimenes un kristīgās vērtības. Mēs nākam politikā, lai Latvija būtu neatkarīga un demokrātiska, bagāta un attīstīta valsts, lai visi Latvijas pilsoņi būtu vienota tauta. Cīņu biedri. Tātad šeit ir ļoti skaidri pateikts, es pat nevaru neko vairāk paskaidrot. Tātad mēs atbalstam ģimenes, tātad dabiskās ģimenes vērtības un kristīgās vērtības. Ar to mēs atšķiramies no citām partijām. Un attiecīgi mēs gribam, lai Latvija būtu neatkarīga valsts, lai nebūtu tā, ka mēs paši nepieņemam lēmumus. Mums ir svarīgi, jā, mēs esam Eiropas Savienībā un NATO, bet tas, kas attiecās par ekonomiku un iekšpolitiku un daudziem Latvijas svarīgiem jautājumiem, lēmumu mums jāpieņem pašiem, nevis jāmēģina vienmēr prasīt citām valstīm. Citas valstis pašas atbild par savu ekonomiku. Ne Brisele, ne Vašingtona nepalīdzēs Latvijai attīstīt ekonomiku. Līdz ar to mums pašiem jābūt spējīgiem pieņemt lēmumus. Un mēs skaidri pasvītrojam, ka Latvijas pilsoņi, lai būtu kā vienota tauta. Tātad mēs nešķirosim Latvijas pilsoņus. Punkts. Otrs jautājums. Latvijas valsts prezidentu vēlēs Latvijas pilsoņi. Valsts prezidentam tiks piešķirts plašāks pilnvaras, lai realizētu tautas uzticības mandātu. Tātad pēc 1. oktobra mēs iesniegsim Saeimā priekšlikumu par vēlēšanu kārtības izmaiņu, jo patreiz parlaments ievēl prezidentu, tātad ir nepieciešama 51 balss, lai prezidents tiktu ievēlēts. Tātad ir jābūt Saeimas vairākumam. Piemēram, ja Saeimas sēdē piedalās parasti, piemēram, 70 cilvēki, tad parastie balsojumi var tikt pieņemti ar balsu vairākumu. Lai ievēlētu prezidentu, ir vajadzīgs 51 deputāts. Bet mūsu gadījumā ir priekšlikums tāds, ka mums jādod tautai iespēju ievēlēt prezidentu. Un tad, protams, prezidentam tiks piešķirts arī papildus arī kaut kādas funkcijas un papildus pilnvaras. Vai tās būs visdrīzāk saistībā ar aizsardzību un ārpolitiku. Bet par to patreiz nav jēga runāt detaļās. Būtība ir tāda, ka mēs gribam dot tautai tiesības ievēlēt savu prezidentu. Trešais punkts. Latvija kopā ar Eiropas Savienības un NATO partneru valstīm nodrošinās mieru un stabilitāti Eiropā. Stiprināsim iekšējo drošību un nepieļausim sabiedrības šķelšanu. Tātad vēlreiz. Mēs esam Eiropas Savienības un NATO dalību valsts, un mums kopā ar citām Eiropas valstīm ir jānodrošina drošība. Tas nozīmē, ja tagad kāds saka, ka mums vajag tur pašiem gatavoties karam un aizstāvēt Latviju, tad jā, katrai valstī ir jābūt gatavai, ja kaut kas tāds notiek, bet mēs esam Eiropas Savienības un NATO dalību valsts. Līdz ar to mums šis jautājums ir jākoordinē kopā ar pārējām NATO valstīm. Un patreiz ir daudz diskusijas par obligāto militāro dienestu. Mūsu pozīcija ir sekojoša. Mēs esam pret obligāto militāro dienestu un paskaidrošu, kāpēc. Ja šodien pat kāds pirms vēlēšanām teiks, ka mēs pieņemsim lēmumu par šāda dienesta ieviešanu, tad skaidrs ir viens. Ne mums ir kazarmas, kur attiecīgi šie jaunieši tiek iesaukti. Ne mums ir aprīkojums, ne mums arī ir valsts budžets pietiekošs, lai mēs to visu nodrošinātu. Nākamais. Pat ja teorētiski uz to ietu kāds, paietu daudzi gadi, lai tas būtu iespējams. Un tas nekādā gadījumā nepalīdzēs kaut kādā veidā aizstāvēt Latviju šodien īstermiņā, ja kaut tas konflikts pēkšņi tur kaut kādā veidā pārvietotos uz Baltijas valstīm. Tā mūsu pozīcija ir tāda, ka mēs stiprināsim zemesardzi. Mēs esam par to, lai skolniekiem un studentiem tiktu nodrošināta mācība, lai viņi būtu informēti un zinātu, kā apieties ar ieročiem. Vai tas prasīs 1 nedēļu gadā vai 1 mēnesi gadā, par to mēs varam diskutēt. Bet mēs esam pret to, lai vienkārši iesauktu jauniešus uz 2 gadi tikai tāpēc, ka Pauļuts, Kariņš, Levits ir izdomājuši, ka tas ir labi. Nav kur iesaukt, un mēs sačakarēsim šos jauniešus pēc pilnas programmas. Un tas, ko es vēlos arī pateikt,
Notiks tas, kad liela daļa jauniešu vienkārši nopirks vienvirziena biļeti un aizmuks, tāpēc, ka viņi negribēs 2 gadus sēdēt kaut kādos nesaprotamos apstākļos, kaut kādās vecās kazarmās, kuras tur piemeklēs. Mums nav nekā patreiz. Līdz ar to mums kopā ar Eiropas Savienības un NATO partneru valstīm ir kopā tas viss jānodrošina. Un te droši vien arī mums ir partijā cilvēki, kas pārzina militārās lietas labāk par mani. Tas, ko es esmu dzirdējis, ka patreiz esošā tehnika, militārais aprīkojums, kas Latvijai ir novecojis lielā mērā, un mēs nevarētu normāli pat aizstāvēt savu valstu. Un tāpēc pirmkārt būtu jādomā, kā nostiprināt pretgaisa aizsardzību, jo mēs redzam to, ka pat ja 10 000 cilvēku tiktu iesaukti šodien dienēt, mēs nevaram uzvarēt kaimiņos esošās valsts, tāpēc, ka tur dzīvo 140 miljoni iedzīvotāji, pie mums ir 1,7 miljoni. Līdz ar to mēs varam tikai kā NATO partneru valsts piedalīties kopīgā aizsardzības nodrošināšanā, attiecīgi izmantojot labāko tehniku, nevis, kā krievvalodā saka, pušičnie мясо. Ja, tad ar parastiem cilvēkiem, par plikām rokām šis karš nevar tikt uzvarēts. Tā kā zemesardzē jā, militārai apmācībai jā, militārās tehnikas uzlabošanai jā, obligātajam dienestam nē. Punkts. Ejam tālāk. Ieviesīsim Saeimas jaukto vēlēšanu modeli. Šodien uz vēlēšanām var piedalīties un iet tikai partijas. Mēs piedāvājam mainīt proporciju, kur puse vēlētāji, tad puse deputātu ievēlētu caur partiju listēm, tad 50 deputātus un 50 varētu ievēlēt bez parteiskos. Tie, kas individuāli startē, tad tas saucamais mažoritārais princips. Mēs uzskatām, ka tā kā daudz cilvēku neiet uz vēlēšanām, jo viņi netic partijām, tad varbūt tas palīdzētu mobilizēt vairāk cilvēkus, kuri varētu piedalīties vēlēšanās un balsot par konkrēto kandidātu, nevis par partiju. 5. punkts. Tad panāksim, ka tauta atgūst varu, lai rosinātu referendumu, būs nepieciešams 30 000 pilsoņu parakstu. Kā jūs zināt, mēs kopā savācām 58 000 parakstu, neskatoties uz to, ka mums vispār nebija nekāda atbalsta no Latvijas televīzijas, radio, visi strādāja pret esošā vara. Mēs savācām 58 000. Bet runa par ko? Tas jau nebija referendums. Mēs vācām parakstus, lai tauta varētu izteikties. Līdz ar to mēs esam pateikuši, ka mums nav jābaidās no Latvijas pilsoņiem. Mums jādod iespēju cilvēkiem biežāk izteikties referendumos, gluži tāpat kā to dara Šveice. Līdz ar to savāksim 30 000 pilsoņu parakstus, un tautai tiek dota iespēja balsot. Vai tauta nobalsos par šo 30 000 pilsoņu iniciatīvu? Nezinām, bet es domāju, ka ir jāpierod pie tā, ka tautai jādod lielāka brīvība un tiesības. Nākamais. Izbeigsim Satversmes tiesas darbību, jo Satversmes tiesa savos spriedumos pieslienas politiskiem uzstādījumiem, nevis vadās no valsts pamatlikuma. Tas pats jautājums par dabiskām ģimenēm. Kā jūs zināt, Satversme nosaka, ka laulība tā ir savienība starp vīrieti un sievieti. Diemžēl esošā Satversmes tiesa un tās tiesneši sākuši interpretēt, pasakot, laulība ir viens, ģimene kaut kas cits, un tāpēc pa sētas durvīm caur šo liberālo Satversmes tiesas sastāvu mēģina tagad principā izgrozīt to, kas ir rakstīts Satversmē. Mēs uzskatām, ka šī tiesa tāda kā patreiz nav vajadzīga, viņa ir jālikvidē, jo tur sēž pārstāvji, kuri viennozīmīgi jau sen ir pārkāpuši to, kas ir rakstīts Satversmē. Tālāk. Atjaunosim nevainīguma prezumpcijas patieso jēgu. Ikviena persona ir nevainīga, līdz tās vaina netiek pierādīta tiesā. Skaidroju. Tātad šodien ir tā, ka ja kāds pēkšņi ir aizdomās turamais, pret viņu izturās, vai nevis aizdomās turamais, bet persona, pret kuru uzsāks kaut kāds process, pret viņu izturās jau kā pret notiesāto. Tas nav pieņemami demokrātiskās valstīs, jo tikai un vienīgi tiesa var noteikt, vai cilvēks ir vainīgs vai nav vainīgs.
Un šī saucamā nevainīguma prezumpcija ir ne tikai tiesās svarīga, bet arī, piemēram, privātpersonām attiecībā uz bankām. Tagad sanāk tā, ka banka saka, ziniet, mēs paskaidrojiet lūdzu vispār 90. gados, kur jūs ko nopelnījāt. Skaidrs ir viens, ka 20 gadi pagājuši vai pat 30 jau. Cilvēki nevar, neviens likums nav noteicis, ka vajag saglabāt kaut kādas dokumentus, kas var apliecināt kaut kādas darījumus, kas ir bijuši pirms 30 gadiem uzņēmumos, kuri vairs neeksistē, vai privāta persona, kura nav saglabājusi. Un bankas nav arī saglabājuši šo informāciju 20-30 gadu garumā. Diemžēl šodien var teikt tā, jā, nevarat, mēs aizvaram jums kontu. Līdz ar to mēs uzskatām, ka nevar būt tā, ka represīvās struktūras, tā skaitā arī bankas, pēkšņi var aizvērt kontus privātpersonām, uzņēmumiem un tā tālāk, tikai tāpēc, ka viņiem šķiet, ka kaut kas viņiem nepatīk. Ja? Ir jābūt tomēr tiesiskai normai, kur katram pilsonim, uzņēmumam ir tiesības sevi aizstāvēt tiesiskā veidā. Ja vajag, tad jāiet uz tiesu, bet nevar būt tā, ka man nepatīk cilvēks, es viņu lūdzu, kā teikt, neapkalpoju un šādi arī izturos. Tālāk. Nepieļausim piespiedu vakcināciju. Vakcinācija var būt tikai brīvprātīga, bez cilvēka tiesību ierobežojumiem. Tas, ko es vēlos teikt, ka šis jautājums, man liekas, ir diskutēts mūsu starpā visvairāk, un mēs redzam to, ka, protams, ir slimības, cilvēki slimo, bet skaidrs ir viens, ka tas pats Covid skar gan vakcinētos, gan nevakcinētos. Līdz ar to ir jābūt tikai un vienīgi brīvai izvēlē, lai cilvēki paši pieņemtu lēmumu, vai viņiem tā vakcīna ir vajadzīga vai nav vajadzīga. Nevar piespiest sevišķi bērnus un arī visi tie lockdown. Tā kā mums ir skaidra programma ierakstīts, mēs esam par brīvprātīgu vakcināciju, bet mēs neesam antivakseri. Mūsu vidū ir cilvēki arī, kas ir vakcinējušies, un ir tādi, kas nav vakcinējušies. Tā kā šeit ir brīva izvēle visiem. Punkts. Sauksim pie atbildības lēmumu pieņēmējus, kuri Covid aizsegā, represē tautu. Veiksim izmeklēšanu par iztērētajiem līdzekļiem. Tas, ko mēs redzam, ka Covid aizsegā notiek daudz nesaprotamas lietas, sākot ar gultu iepirkumiem par milzīgām naudām, vakcīnu iepirkumi, kuras pēc tam uz Āfrikas valstīm tiek sūtītas, un daudz kas cits. Skaidrs, ja mēs būsim pie varas, tad mēs veiksim pilnu izmeklēšanu, un vainīgos sauksim pie atbildības, jo ir pārliecība, ka Covid aizsegā notiek visādi darījumi, un, piemēram, arī tas, ko mēs redzam, ka ir atsevišķi uzņēmumi, piemēram, Gulbja laboratorija, kuras īpašniekos ir Sipenieces, tur radinieks, un Sipeniece tagad te uzstājās un saka, ka uz viņas koncertiem, pasākumiem var iet tikai visi vakcinēti, arī bērni. Tad gribu atgādināt, ka šī radiniekiem piederošā laboratorija pagājušajā gadā nopelnīja 20 miljonus eiro. Un pamatā 90% ienākumi un peļņa sastādīja tieši par vakcināciju un par testēšanu, lai visiem būtu skaidrība, kāpēc mēs uzskatām, ka Covid aizsegā ļoti daudzi mēģina kļūt ļoti bagāti, un mēs to pieļaut vairs negribam. Izmaksāsim kompensācijas tiem, kurus par nevakcinēšanos pret Covid atlaida no darba, un tiem, kuri piespiedu vakcinācijas dēļ guva veselības problēmas, panāksim, ka tiek atmaksāta soda nauda, kura tika piespriesta par Covid ierobežojumu pārkāpumiem. Atgūstot neatkarību, Saeima pieņēma lēmumu atgriezt īpašumus, denacionalizētos īpašumus īpašniekiem, kuriem tie piederēja līdz Otrajam pasaules karam. Diemžēl tas nebija varbūt godīgs lēmums pret visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo lielākai daļai nekāda īpašuma tajā laikā nebija. Bet tas ir tas saucamais tiesiskums. Tagad es uzskatu, ka tie 62,000 cilvēki, kuri ir atlaisti, tie, kas tika represēti, tie, kas saslima, dabūja blaknes, un tie, kuriem ir pretenzija pret šo varu, nāksies viņiem kompensēt šos zaudējumus. Un, ja kāds šodien saka, bet tas ir dārgi, es ļoti atvainojos, Kariņš ir iztērējis daudzus miljardus šajā Covid piesagā. Es uzskatu, ka arī šeit ir jābūt
tiesiskumam, tātad tie cilvēki, kas ir represēti, kuriem bija sodi, šie sodi būs attiecīgi jāatceļ un soda naudā samaksātā nauda jāatgriež, plus vēl jākompensē tiem, kam tiešām ir problēmas ar veselību un tā tālāk. Tā kā tur noteikti būs jāpieņem likums un jāizstrādā mehānisms, lai mēs varētu izmaksāt šīs kompensācijas, bet, kā teikt, to mēs darīsim. Tālāk. Satversmē nostiprināsim ģimenes definīciju, kur tēvs ir vīrietis, bet māte ir sieviete, lai jaunā paudze tiktu audzināta tradicionālo vērtību tikumos un tiktu pasargāta no svešām ideoloģijām. Tātad tas ir tas, par ko mēs esam cīnījušies pēdējā laikā. Mēs esam par to, ka laulība tā ir savienība starp vīrieti un sievieti un nekas cits. Mēs respektēsim cilvēkus pieaugušos, ja viņi atšķirīgi, ja viņi tur dzīvo, kad teikt, citās savienībās, bet mēs negribam, lai notiktu propaganda skolās, bērnu dārzās un lai tas viss tiktu legalizēts. Punkts. Lai novērstu jauniešu masveidu izceļošanu darba meklējumos, katram 18 gadus sasniegušam jaunietim pirmajā darba gadā gūtie ienākumi netiks aplikti ar nodokļiem. Tā situācija sekojuša. Tad, kad kāds jaunietis vai pabeidz skolu un grib strādāt, vai jau pabeidz universitāti, ļoti bieži nevar atrast darbu, jo pirmais darbs ir tas grūtākais uzdevums, atrast darbu ar savu izglītību. Un tāpēc mēs piedāvājam, ka pirmais gads būs katram iespējams bez nodokļiem. Tātad ne iedzīvotāja ienākuma nodoklis, ne uzņēmuma ienākuma nodoklis, ne sociālajie nodokļi. Neviens nodoklis, ne darba ņēmējiem, ne darba devējiem nebūs jāmaksā. Tā ideja tāda, ka ja viens darbinieks, piemēram, izmaksā 2000, tad noņemot visus nodokļus, tad reāli kopā būs 1000. Tad principā var maksāt 1000 un tas otrs 1000 nodokļos vairāk neaiziet. Tāda tā ideja, jo ļoti daudzi brauc prom no šīs valsts, tāpēc, ka nav spējīgi atrast pirmo darbu. Mūsu uzdevums ir izdarīt visu, lai jaunieši atrod pirmo darbu. Un ja viņam gada laikā jāpamaina šis darbs, viņš var arī nomainīt, jo runa ir, ka tiek iedota tāda viena gada kvota katram jaunam cilvēkam. Ar mērķi, lai viņš neaizbrauc prom no Latvijas, bet lai paliek un strādā Latvijā. Tālāk. Samazināsim nodokļu slogu jauniem uzņēmumiem un piešķirsim sociālā nodokļa atlaides tiem, kuri darbā pieņem jauniešus un bezdarbniekus. Tātad, turpinot iepriekšējo jautājumu, tas, ko mēs redzam, kad ir tie saucamie startupi, ir jaunieši, kas grib uzsākt uzņēmēju darbību, tur ir nepieciešams izstrādāt regulējumu, lai uzsākt biznesu būtu vienkāršāk. Jo, ja tam jaunajam uzņēmējam un uzņēmumam ir jākonkurē ar tiem uzņēmumiem, kas jau strādā jau daudzus gadus vai gadu desmitus, tad, protams, tie pirmie soļi arī uzņēmēju darbībā ir vissmagākie. Mums būs izstrādāts regulējums, lai mēs atbalstītu tieši šos jaunos uzņēmējus un lai viņiem būtu viegli uzsākt biznesu Latvijā. Tālāk, darba spēka nodokļu samazināšana vismaz līdz Eiropas Savienības vidējiem līmenim. Šodien ir veikta arī šī nodokļu sistēmas salīdzināšana, un, diemžēl, Latvijas nodokļu vidēji ir augstāka nekā vidēji Eiropas Savienībā. Līdz ar to mums vajag samazināt šos nodokļus. Par konkrētiem cipariem mēs runāsim pēc tam, jo te iet runa par dažādiem nodokļiem, bet tā ideja ļoti vienkārša. Nodokļiem jābūt konkurētspējīgiem. Punkts. Tālāk, nodrošināsim kvalitatīvu un saulaicīgu veselības aprūpi ikvienam Latvijas iedzīvotājiem, veicināsim Latvijas medicīnas eksportu. Tātad, medicīnai jābūt kvalitatīvai pirmkārt, bet, lai medicīna būtu kvalitatīva, tad ir jāsaprot, ka mums ir pārāk maz cilvēku, pārāk maz nodokļu maksātāju. Mums jāiekasē papildus nauda. Līdz ar to ir jādomā, kā eksportēt šos saucamos pakalpojumus. Un te es gribu minēt, ka Latvijai ir daudz jau tagad ārsti, kuri reāli piesaista pacientus, klientus no ārzemēm. Viņi brauc uz Latviju, viņi saņem pakalpojumus šeit, samaksā par šiem pakalpojumiem un atgriežas. Tādā veidā atstājot
naudu mūsu ekonomikā, tādā veidā samaksā arī nodokļus par šiem pakalpojumiem. Tad mums ir jādomā, lai medicīna būtu konkurētspējīga, jo tādā veidā varēs gan ārsti vairāk nopelnīt, gan arī vairāk būs naudas budžetā. Medicīna ir biznesa joma daudzās pasaules valstīs, kur daudzās valstīs tiek gūti milzīgi ienākumi. Tālāk. Pedagogu atalgojums būs taisnīgs, vienlīdzīgs un konkurētspējīgs. Tātad, skaidrs ir tas, ja nebūs labi pedagogi un nebūs viņi labi atalgoti, tad arī kvalitāte izglītībā būs slikta. Mēs redzam, ka tagad kaut kāds streiks ir pieteikts, bet, kā jau es teicu, mums ir jādomā, kā palielināt ieņēmumus, jo tā vienkārši neko nedarot citās jomās, nebūs jau no kurienes ņemt naudu. Un tāpēc arī izglītībā ir jādomā, lai izglītība būtu konkurētspējīga un lai pēc iespējas vairāk studenti brauktu uz Latviju mācīties. Šodien arī parādīju, dzirdēju, tur bija cipari, tika saukti, cik tur tie daudzi tūkstoši brauc uz Latviju mācīties, ļoti daudz medicīnu mācās, grib kļūt par dentistiem un citu profesiju pārstāvjiem medicīnā tieši. Bet ne tikai medicīnā viņi brauc, un šie cilvēki maksā gan par izglītību, viņi maksā par uzturēšanos Latvijā. Līdz ar to tas ir vistiešākā veidā izglītības eksports. Piemēram, Lielbritānijā katru gadu Lielbritānija iekasē vairāk nekā 30 miljārdus mārciņu no izglītības eksporta, lai būtu skaidrības. Tā nav tikai maksa par mācībām, mācību iestādē, bet tā ir tā nauda, kuru Lielbritānija iegūst caur to, ka cilvēki īrē kādu dzīvokli vai māju, viņi dzīvo, viņi maksā par uzturu, tātad maksā nodokļus par visu. Tātad Lielbritānijā tas ir liels biznes, es ceru, ka Latvijā arī tas būs. Beidzot, vidusskolu bērni runās vismaz 4 valodās, svešvalodu apmācību uzsāksim pirmskolās. Tātad mums ir bērndārs un tad ir skola. Ideja tāda, ka mēs paralēli bērndārziem varam veidot arī pirmsskolas apmācību skolās. Tā tas notiek, piemēram, Latvijā jau esošās starptautiskās skolās, kur principā no 2 gadi var bērnus jau vest. Protams, tas lielā mērā ir kā savu veidu bērndārs, bet pie skolas. Bet tādā veidā mēs varam arī atrisināt telpu jautājumus, jo ļoti bieži tur bērndārziem nav pietiekoši labas telpas, bet ierīkot šīs klasītes. Tāda, piemēram, ir tā saucamais International School of Latvia, Exuperī, King's College, Žila Verna skola un citas. Tur visur ir iespējams mācīties sākot no 2-3 gadi. Tad, ko mēs gribam? Mēs gribam, lai visiem Latvijas bērniem visā Latvijā būtu iespēja mācīties svešvalodas jau no 2 gadu vecuma. Tad, ja kāds no vecākiem uzskatīs, ka viņš negrib, lai bērns zina svešvalodu, tad tā ir viņa izvēle. Viņš var nelaist bērnu ne tajā pirmsskolā, ne arī uz bērndārzu. Bet mēs gribam, lai tieši bērndārzos mēs ieguldītu resursus, lai bērni sāktu apgūt svešvalodas un būtu pareizi, ka līdz skolai bērni zinātu jau varbūt ne tikai 2, bet pat 3 valodas. Tas ir iespējams. Man pašam ir pieredze savā ģimenē, kad bērni jau līdz 7 gadiem apguva 4 valodas. Un jāsaka, ka bērni tajā vecumā, viņi kā putekļu sūcēji iesūc tās valodas daudz ātrāk, viņi nemācās klasiskā formā kā svešvalodu. Viņi vienkārši runā, viņiem vajag nodrošināt vidi. Līdz ar to ir vajadzīgi profesionāli skolotāji, kas var mācīt runu par kādām valodām. To var izvēlēties atsevišķas skolas, konsultēties ar vecākiem, bet es teikšu tā, ka ja kāds negribēs mācīties krievu valodu, tad lūdzu, lai mācās ķīniešu, japāņu valodu, bet es uzskatu, ka arī krievu valodai nav jābūt politizētai. Līdz ar to bērniem, kas saka, ir jābūt tiesībai mācīties ikvienu valodu. Bet vienlaicīgi es pasvītroju, ka latviešu valoda ir un paliek vienīgā valsts valoda. Tur kompromiss nav iespējams, jo tur ir bijis referendums, kurā tauta ir nobalsojusi. Punkts. Tālāk. Lai augstskolās būtu izcila izglītības kvalitāte, piesaistīsim labākos ārvalstu mācību spēkus, bez ierobežojuma pasniegt citās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Veicināsim izglītības eksportu. Tātad mums nav jābaidās, mums angļu valodā jau mācības notiek patreiz. Tikpat labi mēs varam veidot arī mācību iestādes gan vācu valodā, gan franču valodā, visās Eiropas Savienības valodās. Tur nekādu ierobežojumu nevar būt, bet
tur, kur mums ir problēmas, un tas pateicoties mūsu nacionāļiem, tā saucamajiem, viņi savā laikā izlabēja izglītības likumā normu, ka pasniedzējiem visi, kas strādā Latvijā, ir jāzina latviešu valoda. Es esmu kategoriski pret to, un es paskaidrošu, kāpēc. Ne tāpēc, ka es neesmu Latvijas patriots, bet tāpēc, ka es neesmu Latvijas idiots. Jo šodien sanāk tā, ka Igaunijā tādu ierobežojumu nav, Latvijā ir. Piemēram, Igaunija var uzaicināt pie sevis profesorus no Cambridge, no Oksfordas, no Harvardas, no labākajām pasaules skolām un noslēgt līgumus ar viņiem, ka viņi būs par pasniedzējiem Igaunijas skolās un universitātēs. Igaunijā tas ir iespējams. Latvijā tas nav iespējams, jo mēs pasakām, ka šie profesori un pasniedzēji var atbraukt tikai tad, ja viņi zinās latviešu valodu. Tas ir absurds. Tas ir mērķis varbūt tiešām samazināt mūsu izglītības kvalitāti. Ja mēs konkurenci nepaplašinām, šodien tie ārzemnieki, kas atbrauc, viņi vai nu kā viestrādnieki atbrauc, kā lektori uz īsu brīdi. Tur bija liels cīņas par to saucamo Stokholmas ekonomisko augstskolu, kas mums Rīgā ir. Arī tur bija piesējās, ka kāds nezina latviešu valodu, bet doma ir tāda, ja mēs gribam, lai bērni mācās Latvijā, jo daudz nevar aizbraukt uz ārzemēm, vai nu ģimenes apstākļu pēc, jeb kaut kādu citu iemeslu pēc. Kvalitātei izglītībā jābūt augstākai, un mums ir jādara viss, lai bērni, kas paliek Latvijā, arī var saņemt labāku izglītību. Un, diemžēl, šodien mūsu skolotāji, profesori, diemžēl, nav konkurētspējīgi pasaules līmenī. Neviena skola, neviena universitāte nav, nerunājot par kaut kādu top desmitnieku vai simtnieku, pat nav varbūt top 1000. Varbūt tur viena kaut kāda bija 800, ja es nemaldos. Bet tas tikai parāda, ka mēs neesam konkurētspējīgi. Kur pretī Igaunijā universitātes tiek kotētas daudz augstāk nekā Latvijas universitātes. Līdz ar to ir jāpalielina konkurence un nav jābaidās piesaistīt labākie profesori un pasniedzēji no labākām pasaules universitātēm. Tā, sekmēsim sporta attīstību, lai pasargātu jauniešus no atkarībām un kriminālās vides ietekmes. Par to mēs esam runājuši, un tāpēc mēs esam arī pateikuši, ka mums būs īpaša uzdevuma ministrs sporta un jaunatnes lietās. Tātad mērķis ir nevis profesionālais sports, bet tautas sports. Tātad ir jo patreiz neviens izglītības ministrs pēdējos gados nav runājis par to, kā nodrošināt bērniem iespēju nodarboties ar sportu. Tad ir jādomā, lai pie katras skolas būtu pulciņi, kur cilvēki var iet un mācīties, lai pēc skolas, blakus skolām būtu sporta zāles, kas būtu pieejamas. Jo doma ir tāda, jo vairāk bērni nodarbosies un jaunieši ar sportu, jo mazāk brīvā laika atliks viņiem narkotikām, alkoholam, kompjūteriem, visām šīm jaunām atkarībām. Tad mums viņi jānodarbina. Un, protams, daudzi vecāki to mēģina darīt individuāli, bet ir jābūt speciālai programmai. Un es domāju, ka tieši mūsu nominētais ministra amata kandidāts Viktors Šerbatiks, viņš varētu palīdzēt tās lietas sakārtot, kādā veidā ieviest tautas sportu visās skolās un praktiski arī kā pēc skolām, lai šīs nodarbības būtu pieejamas visā Latvijā. Tā, lai atbalstītu nacionālo biznesu un jaunos uzņēmējus, izveidosim Nacionālās attīstības banku. Tātad, mums ir tāda finanšu institūcija Altuma, kas sniedz atbalstu biznesam, bet mums vajag pilnvērtīgu banku. Tad doma ir tāda, ka mēs izveidosim Nacionālo attīstības banku uz Altuma bāzes. Mēs par akcionāriem pirmajā piegājienā varētu kļūt Latvijas valsts mežu un Latvenergo, kas varētu ieguldīt 100 miljonus kapitālā katra no šīm iestādēm, jo valsts patiešo nevar ieguldīt, bet šādi uzņēmumi var ieguldīt. Un šādai Nacionālajai attīstības bankai ir jādomā, kā atbalstīt tieši nacionālo biznesu un jaunos uzņēmumus. Tātad, ja nebūs viena nacionālā banka, tad situācija būs tāda, kāda patreiz, ka visu finanšu sektoru kontrolē ārvalstu bankas, pirmkārt Skandināvu bankas, un, diemžēl, mēs redzam, ka principā Latvija ir okupēta finanšu jomā, jo viņi sen jau ir izveduši peļņu no Latvijas, patreiz
Mēs šajās bankās atveram savus rēķinus, mēs saņemam kredītkartes, debitkartes, un rezultātā mēs maksājam viņiem milzīgu naudu par tiem pakalpojumiem, ko viņi sniedz, un to naudu viņi sūta Skandināvijas pensionāriem, nodokļu maksātājiem, tātad tie, kas ir šīs bankas akcionāri. Es uzskatu, ka ir pienācis laiks izveidot spēcīgu Nacionālo attīstības banku, kuras akcionāri var būt arī Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji un uzņēmumi. Tālāk, lai veicinātu dzimstību un apturētu cilvēku aizbraukšanu, lai panāktu vismaz 100 000 Latvijas pilsoņu atgriešanos, izveidosim Nacionālās attīstības fondu, novirzot tam 250 000 eiro no katras ārvalstu investoru ģimenes, kam tiks piešķirta pastāvīgā uzturēšanas atļauja. No fonda par katru jaundzimušo ģimenes saņems vienreizēju pabalstu 5000 eiro apmērā, ģimenei, kurā ir viens bērns, valsts dzēsīs 10% no hipotekārā kredīta, 2 bērnu ģimenei 20%, 3 bērnu ģimenei 30%, 4 bērnu ģimenei 60%, 5 bērnu un lielākai ģimenei 100% no kredīta summā līdz 100 000 eiro. Tātad tā nauda, ko mēs iekasēsim no tiem ārvalstniekiem, kuriem ļausim dzīvot Latvijā, es nerunāju par bēgļiem, kas mūk prom no kara, kuriem ir jāpalīdz pašiem. Mēs runājam par turīgiem cilvēkiem, kas atbrauc, kas negrib dzīvot citās pasaules valstīs. Te neiet runa tikai par tiem, kas ir austrumos. Mēs zinām, ka ir daudz pasaules valsts, no kurām cilvēki brauc prom, un tāpēc Latvija ir jākļūst arī par vienu no tādām valstīm, kas šādus cilvēkus pieņem. Bet doma ir tāda, ka termiņu uzturēšanās atļauju šodien saņem ieguldot 250 000 par nekustamo īpašumu, tad, lai dabūtu patstāvīgo uzturēšanās atļauju, būs papildus šiem 250 000, jāsamaksā vēl 250 000 šajā Nacionālajā attīstības fondā. Un to naudu attiecīgi mēs izmantosim, lai atbalstītu Latvijas ģimenes. Tātad kopā ar pastāvīgo uzturēšanas atļauju ģimenē 2 pieaugušajiem un nepilngadīgiem bērniem būs jāsamaksā Latvijā vismaz 500 000 eiro. Tātad, ja mēs iedarbināsim šo programmu, esmu pilnīgi pārliecināts, ka ne tikai daudz cilvēku nolems nebraukt prom no Latvijas, bet daudzi nolems atgriezties, jo mēs zinām, ka ārzemēs, Īrijā, Lielbritānijā dzīvo daudz cilvēki, kuri dzīvo daudz maz labi, bet neko daudz nav ietaupījuši, un viņiem nav tik daudz naudas, lai atbrauktu, atgrieztos uz Latviju un nopirktu sev mājokli. Līdz ar to tās ģimenes, kurām jau ir 2-3 bērni, piemēram, pateiks, braucam uz Latviju, piedzims vēl mums 2 bērni, un mēs varam dabūt 100 000. Jā, šis būs tas burkāns, ar kuru mēs ceram piesaistīt vismaz 100 000 aizbraukušos cilvēkus, un, protams, šī programma arī radīs darba vietas, jo runa ir par jauniem mājokļiem, vai tie dzīvokļi vai mājas, tas katrs var izvēlēties pats, bet būs jābūvē šie mājokļi visā Latvijā. Un tas, ka Rīgā pa 100 000 neko prātīgu vairs nopirkt nevar, tas nozīmē, ka ļoti daudzi izvēlēsies dzīvot reģionos, un tādā veidā mēs varētu atgriezt cilvēkus uz Latvijas reģioniem. Tālāk. Aizliegsim bankām Latvijā slēgt iedzīvotāju un uzņēmēju vienīgos kontus. Šodien mums ir šāds likums, kad likumdošanā tiek garantēts vienīgais konts, diemžēl praksē bankas var ciet. Līdz ar to šeit vajadzēs nostiprināt, noprecizēt šīs normas likumā, lai nevar būt tā, ka cilvēks palic bez konta un līdz ar to nevar saņemt pat algu, ja viņš kaut kur strādā. Vienkārši banka izmet viņu ārā, citā bankā neviens nevar neatver šo kontu. Tālāk, pensijas indeksēsim atbilstoši inflācijai valstī. Skaidrs ir tas, ka šodien inflācija ir apēdusi ienākums ļoti daudziem, un tad neiet runa par to, ka mēs gribam kādu padarīt bagātu, runa par izdzīvošanu, un, protams, vienīgā formula ir tāda, ka mums jāskatās konkrētais inflācijas līmenis, kāds ir konkrētajā gadā, un tādā apjomā arī vajag indeksēt pensijas. Nākamais, augstas inflācijas laikā valsts noteiks cenu griestus elektroenerģijas tarifiem apkurē un galvenajām pārtikas precēm. PVN pārtikas un ēdināšanas nozare samazināsim līdz 10%. Ir partijas, kuras sola arī 5%. Es teikšu tā, ka varam diskutēt, bet runa par ko? Ka patreiz cilvēki nevar samaksāt šos visus maksājumus gan par gāzi, gan par elektroenerģiju. Līdz ar to ir jānofiksē
maksimālā cena. Kā mēs to izdarīsim? Ar likumu. Mēs pieņemsim likumu un pateiksim, ka elektroenerģijas un gāzes cenai jābūt zemākai reģionā. Reģions priekš mums ir Baltijas valsts plus Polija un Vācija, jo mums jākonkurē šīm valstīm. Līdz ar to ar likumu tiks noteikts maksimālā cena. Tas, par ko šodien es jau runāju un stāstīju, ka jau ārzemēs Eiropā runā par cenu iesaldēšanu. Tā. Lai veicinātu nekustamā īpašuma nozares attīstību, attīstību un būvniecību, atcelsim nekustamā īpašuma nodokli. Jūrmalā ir atcelts nekustamā īpašuma nodoklis 90% apmērā, un ļoti daudz cilvēki izvēlas Jūrmalu, piemēram, un brauc un tur investē naudas, pērk mājokļus un visu pārējo, tāpēc, ka viņi zina, ka viņus nesodīs pēc tam ar dubulto nodokli. Patreiz mums ir pārāk daudz nodokļu un cilvēki nevar visu samaksāt. Un mums ir jāmaina filozofija, un tā filozofija tāda, ka tā ir vietā, lai no cilvēkiem paņemtu apmēram 200 miljonus eiro, tas ir tas, ko iekasē pašvaldības savu nekustamā īpašuma nodokli. Mēs nosakam nodokļu likmi 0 un pasakam šo naudu, šos 200 miljonus lūdzu izmantojiet, lai renovētu savus esošos dzīvokļus, lai pārbūvētu viņus un varbūt arī pērciet jaunus mājokļus un dzīvokļus, jo mēs jūs nesodīsim ar lielāku nodokli. Un tas ir veids, kādā veidā arī atbalstīt demogrāfiju, jo skaidrs, ka ģimene, kurā ir neliels mājoklis ar vienu guļamistabu, nevar atļauties varbūt pirmo bērnu vai otro bērnu, bet ja būs labvēlīga nodokļu politika, tad daudzi būs gatavi arī attiecīgi, lai ģimenē dzimst bērni. Tad šo punktu var arī savienot ar to, kur mēs sakam, jo vairāk bērni, jo lielāks atbalsts. Plus tam visam mēs vēl pasakam, ka mēs gribam, lai mēs iekasējam nodokļus caur ekonomikas attīstību, nevis stagnēšanu tad, kad par graustu tev var iekasēt liels nodokļus, bet tad, kad tu sāc būvēt, tad tev iekasē vēl lielākus. Es uzskatu, ka būvējot, attīstot objektu, tiek maksāts PVN par visiem pakalpojumiem un būvmateriāliem, tā kā līdz ar to darbinieki maksā nodokļus, un mums vajag pieiet pie tā, ka mēs iekasēsim nodokļus tieši caur attīstību, nevis caur stagnāciju. Lai mazinātu ēnu ekonomiku, noteiksim 10% patenta maksa ikvienam individuālajam komersantam. Tātad doma ir tāda, ka apmēram 26% Latvijas cilvēku ir ēnu ekonomikā, to uzrāda oficiālā statistika. Vai tie ir frizieri, vai tie ir kaut kādi apsargi, vai tās ir auklītes, vai kādu citu profesiju pārstāvi. Runa ir par individuālajiem komersantiem. Mēs piedāvājam modeli, ka, piemēram, frizieris tā vietā, lai būtu par mikro uzņēmēju vai dzīvotu vienkārši no rokas mutē nelegāli, iekasējot naudu un uzrādot minimālo kaut kādu algu. Mēs piedāvājam, ka līdz konkrētam līmenim, par to mēs varam diskutēt pēc tam, bet piemēram, vai tie 20 vai 30 tūkstoši gadā, kas apliktos tikai 10%, un tad šie saucamie nelegālie uzņēmēji, viņi var legalizēt savu biznesu un atverot šādu konkrēto patenta maksātāju kontu bankās, kā rezultātā, ka visa nauda, kas tiek ieskaitīta, 10% automātiski aiziet valsts kasē. Un tādā veidā mēs samazinātu vismaz uz pusi ēnu ekonomiku. Un kopumā es varu jums šodien apstiprināt, ka 10% šāda likme nodrošinātu lielākos ienākumus valsts budžetā nekā tas ir patreiz. Nepieļausim, ka nodokļu maksājumi tiek iekasēti avansā. Tas ir vairāk attiecās uz uzņēmējiem. Ļoti bieži sanāk tā, ka uzņēmējs principā kreditē valsti, iepērkot, importējot preces, viņam jāsamaksā tur virkne nodokļi, lai gan preces netiek pārdotas, bet viņš jau nodokļus principā ir samaksājis, un pēc tam viņam notiek atmaksa. Es uzskatu, ka tas traucē biznesa vides sakārtošanai un attīstībai, līdz ar to vajag mainīt. Tālāk, IT laikmetā saglabāsim un aizstāvēsim personisko brīvību, drošību un privātumu. Tātad, neskatoties to, ka mēs esam par to, lai mēs progresīvi attīstītu valsti saistībā ar šīm jaunām tehnoloģijām, tomēr nav pieļaujami tā, ka cilvēku datus izmanto nesaskaņojot ar cilvēkiem, jeb radot apstākļus, kur cilvēki ir spiesti
par sevi informāciju sniegt trešajām pusēm. Līdz ar to tur ir nepieciešams ieviest kārtību, un mēs to izdarīsim. Lai saglabātu un nākamajām paaudzēm nodotu kultūra vēsturisko mantojumu, valsts finansiāli atbalstīs dievnamu atjaunošanu. Diemžēl situācija tāda, ka ļoti daudzi mācītāji patreiz nevis kalpo un kalpo cilvēkiem, bet kļuvuši par tādiem kā nekustamā īpašuma apsaimniekotājiem, rūpējās, lai baznīca jumts netecētu, lai citas problēmas nebūtu, un diemžēl, kā saka, cilvēkiem laika mazāk, jo jārūpējās par to, lai samaksātu rēķinus. Kā jūs atceraties, vēl pirms kāda laika notika kratīšanas baznīcās, jo redziet, it kā tur bija kaut kādi ziedojumi nepareizie. Nu, ja mēs nolaižamies līdz tam līmenim, tad valstī nekas labs nebūs. Tālāk ejam. Atjaunosim autoceļu fondu, būvēsim ceļus, maģistrāles, attīstīsim ostas, tranzītu un aviācijas nozari. Kopumā te viss ir skaidri pateikts. Tas, kas notiek patreiz, tas ir jāmaina. Par autoceļu fondu doma ir tāda, ka katrs pērkot degvielu, benzīna tankā maksā arī akcijas nodokli. Iepriekš bija tā, ka 80% no akcijas nodokļa gāja automātiski autoceļu uzturēšanai. Patreiz tas viss iet kopīgā budžetā, un, diemžēl, autoceļiem paliek Eiropas fondi, kas ir domāti tur lielo projektu realizācijai, bet tīrai uzturēšanai naudas vienkārši nav. Un tāpēc doma ir tāda, ka ir nepieciešams atjaunot autoceļu fondu, tad tādā veidā mēs varam garantēt finansējumu gan valsts, gan pašvaldību ceļu uzturēšanai, lai viņi būtu daudz labākā līmenī. Un, protams, ir jābūvē maģistrāles, ceļi un tā tālāk, bet autoceļu fonds tas ir pamats tam visam. Samazināsim birokrātiju, apvienosim valsts iestādes ar līdzīgām funkcijām. Te viss skaidrs, ir pārāk liela birokrātija un pārāk daudz vienādas funkcijas dažādās iestādēs. Noteiksim individuālu atbildību par ierēģu un politiķu bezdarbību un tās radītiem zaudējumiem. Tāda doma ir tāda, ka ļoti daudz ierēģi un politiķi bieži nedara neko un par to netiek sodīti, jo par nedarīšanu nav panta. Mēs uzskatām, ka par bezdarbību ir jāsaņem sods gan ierēģiem, gan politiķiem, jo tādā veidā mēs varam nodrošināt arī valsts attīstību tikai, nevis stagnāciju. Padarīsim Latviju par starptautiska biznesa, finanšu, IT, turismu centru, lai mūsu valsts kļūtu par Eiropas jauno ziemeļu Dubaju, ko abrīno pasauli. Tātad mums ir jāstrādā un jāpiesaista starptautiskais bizness, mums ir jāmaina likumdošana tādā veidā, lai starptautiskās kompānijas gribētu izvēlēties Latviju kā vietu, no kurienes veikt starptautisko darbību, bet priekš tam ir vajadzīgi citi nodokļi. Un tur ir, es negribu stāstīt visiem detaļās, bet tur ir Holandas, Nīderlandes piemērs, kur ļoti veiksmīgi to realizē, Dubajas piemērs, kura piesaista starptautisko biznesu, Īrijas piemērs, tur Singapūras piemērs. Tādu piemēru pasaulē daudz, līdz ar to pašu mēs izmantosim. Un, protams, ir svarīgi, lai būtu gan parastie turisti, gan biznesa turisti brauktu vairāk uz mūsu valsti. Ziemeļu Dubaja, es teikšu tā, ka savā laikā pirms 100 gadiem, tad, kad mērs bija Džordžs Armisteds, pirms Pirmā pasaules kara Rīgā tika uzbūvēts apmēram 700 jūgenstila mājas. Tā kā notika baigais bums, apskatieties statistiku, cilvēku skaits dubultojās tajā laikā Rīgā tieši. Ja to bija iespējams izdarīt pirms 100 gadiem, tad tas ir iespējams šeit. Vārds Ziemeļu Dubaja, tas nozīmē atvērta ekonomika, uz kurieni brauc starptautiskais bizness, turisti un valsts, kurā, kā teikt, plūst investīcijas. Mums ir sīkāks plāns, bet par to es varu ar cilvēkiem aprunāties arī klātienē, ja būs vēl kādi jautājumi. Lai Latvija būtu valsts, no kuras nebrauc prom, bet tie, kuri ir aizbraukuši, atgrieztos. Es domāju, ka visi šie punkti jau skaidri pasaka, ka mums šāds plāns ir, un arī par tiem mājokļiem, ko mēs gribam piedāvāt atšķirībā, piemēram, no Gobzema, kurš arī sola 5000 eiro, mēs pasakam arī avotu, kur mēs ņemsim šo naudu, lai mēs atbalstītu cilvēkus. Ja, tad ir jābūt vispirms ieņēmumiem, un tad ir izdevumiem, jo ļoti bieži politiķi sākumā sola tēriņus, bet no kurienes ņemt naudu nav. Un tad saka, mēs tur meklēsim kaut kur. Ko nozīmē meklēt? Un visbeidzot, panāksim, lai Latvija 8 gadu laikā kļūtu par vienu no bagātākām pasaules valstīm. Ja mēs uzvarēsim vēlēšanās un pārņemsim
varu valstī, tad es varu jums šodien apliecināt, ka mums ir plāns, stratēģija un viss pārējais, lai mēs to panāktu. Jo mazu ekonomiku ir daudz vieglāk pamainīt nekā lielā valstī, un es redzu, ka šodien ir daudz problēmas arī saistībā ar kara darbību, kas notiek blakus esošajās valstīs. Bet, ja mēs gudri rīkosimies, mēs tiešām 8 gadu laikā varam kļūt par vienu no bagātākām pasaules valstīm. Bet šeit ir vienkārši viens paskaidrojums. Tas nenozīmē to, ka mēs būsim lielāki par Ameriku, Ķīnu vai tā tālāk. Mēs izējam uz IKP uz vienu iedzīvotāju. Tad ievērojam palielinoties investīcijām, uzlabosies vide un ienākumi kopumā valstī būs krietni lētāki. Un tad valsts, kurā ir lieli ienākumi, piemēram, Norvēģija, kurai tas, protams, gan saistīts ar to, ka viņiem nafta un gāze, cilvēki nebrauc projām. Tad mums arī ir jādara viss, lai nevis cilvēki brauktu no Latvijas, bet lai brauktu uz Latviju.